Jā, labrīt visiem. Prieks būt šeit un pārstāvēt Aizsardzības ministriju un Nacionālo kiberdrošības centru. Katru reizi, kad es piedalos šādos pasākumos, es vienmēr pieķeru sevi pie domas, ka vajadzētu iegādāties kādu planšeti vai vismaz lielu telefonu, no kura lasīt tekstus, un vienmēr es to aizmirstu un vienmēr atnāk ar lapiņu. Cerams, kāds man palīdzēs šo atcerēties. Šis jau labāk, bet man ir šitā. Labi, deres. Nākošā gada budžetā, jā, planšete. Jā, vispirms vēlos pateikties TET gan par šo konferenci, kur jūs jau 5. gadu organizējat, gan arī par to ikdienas darbu, ko jūs darat no sirds un ceļat mūsu visu kopējo kiberdrošības līmeni valstī, palīdzat uzņēmējiem un palīdzat arī cilvēkiem. Jo mēs dzīvojam trauksmainos laikos, vai ne? Mēs pēdējās nedēļas pavadām lasot ziņas par dronu uzbrukumiem, par lidmašīnām NATO gaisa telpā. Un tas jau nav tikai viens incidents, bet katru jaunu dienu mums nes kaut ko citu. Un Krievija testē atļautā, neatļautā robežas katru dienu un arī darīs to tālāk. Mēs būtībā dzīvojam blakus tādam kaimiņam, kuram ir grūti noskatīties, ka kāds cits dzīvo labi, un tad viņi mēģina to labo vai nu atņemt, vai nu salauzt. Un it īpaši mēs skatāmies tagad kopš 2022. gada aktīvās kara fāzes Ukrainā, tad ne tikai Ukrainā dzīve ir mainījusies, bet visu mūsu dzīve ir arī būtiskā jomā mainījusies. Un kiberdrošība, protams, kiberjoma nav izņēmums. Mēs redzam, ka līdz ar šo kara aktīvo fāzi 2022. gada februārī arī uzbrukumu skaits ir pieaudzis pret mums, kā pret valsti, pret valsts institūcijām, dažādu incidentu skaits. Un tas, ka Latvija spēlē aktīvu lomu starptautiskajā politikā un mēģina palīdzēt Ukrainai, es domāju, padara arī mūs pa dabīgu un populāru kiberuzbrukumu mērķi. Tas, kam mēģina uzbrukt, protams, ir gan publiskais sektors, gan kritiskā infrastruktūra, viss, kas ir digitāls, kam var piekļūt, un tādā veidā mēģina sabojāt dzīvi gan organizācijām, gan arī mums. Un dzīvojot šādā vidē, mums nav lielas izvēles, mums ir jābūt stipriem, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs visi kopā darām pēdējos gadus. Un jau ir pagājis vairāk kā gads, kopš ir spējies spēkā kiberdrošības likums un ir izveidots Nacionālais kiberdrošības centrs. Arī 2 mēneši jau mums ir izstrādāti, apstiprināti minimālās kiberdrošības prasību noteikumi. Tas īstenībā ir prasījis diezgan lielu piepūli un diezgan lielu darbu un sadarbību arī ar daudziem no jums. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka noslēdzoties šim posmam, ir noslēdzies tāds sagatavošanās posms tikai patiesībā. 1. oktobrī, kad visiem subjektiem, kurus likums skar un noteikumi būs jānozīmē savus pārvaldniekus un jāiesniedz pašvērtējums, mēs būsim tikai ceļa sākumā, tā teikt, jo arī pats tas noteikumu nosaukums, minimālās prasības, tas ir pats minimālais komplekts. Un no kiberdrošības centra puses es un mēs vienmēr uzsveram un uzsvērsim, ka, protams, šīs te noteiktās prasības ir pienākums. It sevišķi runa ir par kritiskiem pakalpojumiem un par iedzīvotāju datu drošību. Bet vienlaikus es teiktu, tā ir arī biznesa un katra uzņēmēja paša interese, jo mēs galu galā runājam par biznesa drošību un par klientu drošību. Un nav jau tā, ka mēs tikai no valsts puses uzliekam pienākumu, mēs arī mēģinām palīdzēt. Un Baiba Kaškina noteikti nākošajā panelī stāstīs daudz un dikti, ko mēs darām un ko arī CERT un no valsts puses piedāvā, un šis pakalpojumu klāsts pēdējos gados ir audzis un paplašinājies līdz ar pašu CERT. Un, protams, neesam mēs vieni šajā pasaulē. Mēs strādājam kopā ar sabiedrotajiem, ar partneriem. Arī diezgan aktīva starptautiska sadarbība dažādos fórumos. Primāri fokusējamies, protams, uz savu reģionu, uz Baltijas valstīm, bet arī skatāmies plašāk Eiropas, NATO mērogā, arī ANO pasākumos, iespēju robežās mēģinam piedalīties.
Un īpaši pēdējā laikā mums arī cieši sadarbība veidojas ar Kanādas bruņotajiem spēkiem attiecībā uz kiberdrošību. Kanādieši, protams, Latvijā pirmkārt un vairāk ir redzami pazīstami ar to, ka viņi vada multinacionālo kaujas grupu, kas bāzējas Ādažos un ne tikai Ādažos, bet arī kiberjomā mums ir aktīva sadarbība. Un šogad arī mēs mēģinām aktīvāk sadarboties ar mūsu Ukrainas draugiem un partneriem. Nu jā, viens ir tas valsts līmenis, bet mēs arī, protams, no centra puses redzam, ka jāstrādā arī ar katru no iedzīvotājiem, tāpēc arī dažādas informatīvas kampaņas veicam un ceru, ka esat pamanījuši pilsētu vidē un daudz kur citur mūsu jauno kampaņu Ošs pēc schēmas, kurā tad mēs mēģinām, cerams, jautrā veidā izstāstīt nopietnu tēmu un panākt to, ka varbūt ne katru gadu mūsu iedzīvotājs zaudēs 16 miljonus eiro krāpniekiem. Cerams, tā summa ies uz leju, nevis uz augšu. Nu, lūk, bet šī konference ir, protams, lieliska vieta, kur mums paskatīties atpakaļ uz iepriekšējiem gadiem, ko mēs esam darījuši, bet arī skatīties uz priekšu. Un, no aizsardzības ministrijas, no kiberdrošības centra puses gribu teikt, ka mēs esam atvērti sadarbībai, atvērti uzklausīt idejas un esam gatavi strādāt kopā ar jums, lai mums tas tā kopējā latiņa kiberdrošībā celtos augstāk. And just as well, a couple sentences in English. Dear international partners, thanks for joining this conference. Cyber threats and cybersecurity is ever-growing domain, and of course, by talking to each other, by sharing our experiences, and by cooperating, we can only tackle the challenges and be ready to what awaits us around the corner. So thanks for being here and looking forward to great discussions. Thank you. Paldies!